Čau, mani sauc Marta Viktorija, un man šajā pavasarī bija tāda forša iespēja piedalīties kursā ar nosaukumu Mana dzīve, jēga un Jēzus. Un tā kā pavisam drīz tiks izsludināts nākamais šāds pats kurs šajā rudenī, tad es vēlos īsi par to pastāstīt un kam šis kurs ir paredzēts. Jā, kursa mērķis ir veltīt vienu vakaru nedēļā, 5 nedēļu garumā, lai padomātu, lai apstātos, lai veltītu laiku un pareflektētu par jautājumiem, kas saistīti ar garīgu un emocionālu piepildījumu, meklējumiem, lai veltītu laiku un mazliet tā atzūmojot, paskatītos uz savu dzīves stāstu, kā arī domātu par kontekstiem, kuros katra personīgais stāsts ieguļas un kur arī veidojas šis jēgas moments. Un visbeidzot arī, lai mācītos par to, ko par garīgu un emocionāli piepildītu dzīvi saka Jēzus, kā ebreju garīgais skolotājs, un jā, kāda ir šī viņa mācība. Un jā, es teiktu, ka šis kurs ir piemērots cilvēkiem, kuri vainu, jā, tad varētu teikt tādas divas grupas cilvēkiem, kuri jūt, ka ikdienā pietrūkst laika un iespējas veltīt uzmanību un laiku šiem jautājumiem, un kuri vēlētos vairāk, un kuri vēlas varbūt kaut kā izrauties no ikdienas ierastā ritma. Un tā pašā laikā es teiktu, ka šis kurs arī ir piemērots cilvēkiem, kuri tieši pretēji daudz domā par šo garīgo un emocionālo piepildījumu, un kuri iespējams kaut kādos šajos jautājumos jūtas, ka es domāju par šo, bet es netieku uz priekšu, un ka varbūt ir vēlēšanās dzirdēt vai arī tieši padalīties ar kaut kādu savu pieredzi un dzirdēt iespējams kaut kādu svaigu skatījumu uz to visu un arī mācīties, ko Jēzus par šiem jautājumiem ir teicis. Un vēl viena piebilde varētu būt, ka šis kurs noteikti ir vērtīgs gan cilvēkiem, kuriem Jēzus mācītais ir kaut kas pilnībā jauns un kuriem vienkārši ir interese, kā arī cilvēkiem, kuri sevi sauc par kristiešiem, kuriem šī mācība ir pazīstama un kuri cenšas tai sekot un kuri vienkārši varbūt vēlas mazliet kā arī svaigu skatu tajā visā. Un kurs sastāv no lekcijas, no laika, kurā individuāli pārdomā dzirdēto, reizēm ir arī iespēja dzirdēt kādu pieredzes stāstu, un visbeidzot, ja ir vēlēšanās, ir iespējams uzkavēties un pārunāt tās dienas tēmu vai to, kas vispār tev ir aktuāls šajos jautājumos, kopā ar citiem nelielās 3-4 cilvēku grupiņās. Un padalīties un varbūt tieši kopīgi atrast kādu tādu zelta gabaliņu, ko tajā vakarā paņemt līdzi. Un šis laiks, 5 nedēļas, es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, ka tas nav tikai viens vakars, kurā iespējams tu pie kaut kāda secinājuma nonāc, kaut ko saproti un pēc tam uzreiz sāks atkal ikdienu un iespējams to aizmirsti. Tā pašā laikā arī 5 nedēļas ir tāds iespējams laika apjoms, ko veltīt šim. Un es domāju, ka tas noteikti var būt vērtīgs laiks tavai dzīvei. Tā kā paldies par uzmanību. Tas īsumā viss un ļoti iespējams, ka uz tikšanos. Tā!